Visiem sveicieni šajā vasarīgajā, saulainajā vasarā. Sen nav bijis mans viens video. Esmu atpakaļ, biju tādā, var teikt, transformācijas ceļojumā, iekšējās transformācijas ceļojumā. Un ceļojuma ietvaros man arī atvērās informācija, ja vizuālais veidols, kā es jums varu parādīt principus, kā šeit viss darbojās, kas mēs esam. Princips būtība, kur izprotot, jūs varat atkal savādāk uz daudz ko paskatīties, iespējams, ko apzināties, ieraudzīt. Lūk, skatieties, šeit mums ir uzzīmēts cilvēka tēls, šķērsgriezums, lai vieglāk varētu jums izstāstīt par šo principu. Un te tāda atsteņa, projektors. Principā tas ir projektors, no kurienes gaisma iztek, apgaismots tiek kaut kas. Šī atstiņa, tas ir tas, kas mums atrodas iekšpusē mūsējos. Mēs varam identificēt, kur tad mēs esam, no kurienes mēs skatāmies visu piedzīvojumu. Pa lielam mēs varam nofiksēt to, ka tas ir kaut kas galvā pa vidu. Lūk, tā ir tā apziņa, jeb uzmanība, mūsu šis instruments, ar ko mēs šeit visu redzam un piedzīvojam. Un iekšpusē mentālais plāns, jeb iekšējais plāns, tas ir tā kā ekrāns, var teikt, jūs varat iztēloties, lai jums vieglāk būtu saprast, projektors, lūk, šis ir jūsu projektors, no kā tiek projicēta gaisma, un projicējot caur filtru, caur kaut kādu filmiņu uz ekrānu, lūk, parādās tēli, viss kaut kas, iekšējais ekrāns tas ir. Un iekšējais ekrāns, tas ir mentālais plāns, tas ir tur, kur ir visas jūsu domas šeit, viņas veidojās uz šī ekrāna, jūs viņas varat ieraudzīt, identificēt, jebkuru domu jūs varat notvert, ka viņi jums ir kaut kāda. Tur ir sajūtas, ķermeņa dažādas sajūtas, arī šī iekšējais mentālais tēli galvā, ja jūs kaut ko redzat galvā, dažādas tēlus, formas, vizualizācijas, tas viss ir šeit, uz šī ekrāna. Sapņi, kad jūs aiztaisat acis, šī tā apziņa projicē sapņu pasauli. Lūk, arī uz šī ekrāna projicēs kaut kādu notikumu sapņu pasauli. Tur ir arī dažādi stāvokļi, fiziskie, tur agresija, dusmas, bailes, viss kaut kas tam līdzīgs, arī ir šis ekrāns. Un zemapziņas pasaule arī ir tieši viss šis ekrāns, viņš ir principā bezgalīgs, tur viss kaut kas notiek, Lūk, tas ir iekšpusē, jūsu iekšējais mentālais ekrāns, uz kā tad jūs varat to visu notvert, projicēt, jūs to redzat. Un tālāk, nākamais jau ir šīs ārējais ekrāns, kas ir fiziskais plāns. Tur ir gan jūsu ķermenis, mašīnas, mājas mašīnas, daba visa, tur dzīvnieciņi, citi cilvēki, viss, kas ir ārējais, ko jūs varat novērot, ko jūs varat redzēt, tas ir lūk šīs ārējais ekrāns. Pēc kādiem principiem tad tas viss notiek? Tad, kad jums rodas kaut kādas domas, pieņemsim tur kaut kāda doma, jūsu šī apziņa, kā jūs projicējat, lūk šādi. Daļa jūs tverat arī no ārējās pasaules, teiksim, ja jūs fokus ir uz kādas domas, sajūtas vai ko, tad jums tur pāriet uzmanība. Tur, teiksim, procentuāli kaut kāda daļa šeit, procentuāli kaut kāda daļa šeit. Vai arī, pieņemsim, jūs projicējat kaut kādu, notver jūsu uzmanību cits cilvēks. Lūk, notiek šāds princips, un šī jūsu atstiņa, šī uzmanība ir, lūk, šī objekta. Iespējams, jūs tajā brīdī vēl kaut kādas domas tverat, un šādi viņa staigā atpakaļ, pārvietojās uz dabu, teiksim, hops, jūs esat tagad šeit. Tā strādā mūsu uzmanība. Turp, šurp staigā uz ekrānu, uz iekšējo, uz ārējo, no ārējā uz iekšējo, visu laikā turp atpakaļ. Kāds ir šis pirmais būtība, par ko es vienmēr esmu stāstījis savos video, mēģinājis jums nodot šo vispār galveno šo būtību? Kad jūs ar uzmanību, var teikt, 100% esat šeit, apziņā, apzinātībā, esošajā momentā, un jūs varat, kad jūs tur esat, jūs tverat gan šo ārējo lauku, gan arī visas domas varat redzēt, sajūtu varat redzēt, jūs esat saucamās apzinātības stāvoklis, jeb klātesamības stāvoklis, kad jūs šādā veidā tā kā uztverat pasauli. Jo jūs varat redzēt, kas notiek jūsu šajā iekšējā ekrānā, jūs varat redzēt, kas notiek ārējā ekrānā, jūs tā kā vienlaicīgi atrodaties, tas ir tas novērotais, tas ir, kad nav domas, var teikt, vai arī, ja viņas parādās, jūs viņas identificējat, jūs viņas redzat, sajūtas ķermenī, kas parādās, jūs viņas identificējat, citus cilvēkus jūs viņas identificējat, kāds viņi arī rada sajūtas jūsu šajā iekšējā mentālajā ekrānā. Tas ir tas pirmais līmenis, uz ko es teicu, ka ja jūs viņus sasniegtu, viņu ieraudzītu, viņā būtu, tad jūs iegūtu šo brīvību, tā saucamo, jo kāds ir cilvēkam sākotnējais šis stāvoklis, ka viņam šī apziņa uzmanība lēkā turpu šurpu
pati no sevis. Plus jūs sevi asociējat ar šo ķermeni, kas ir uz ārējā ekrāna, ka tas esat jūs. Un spēlējat šitenu spēli šajā ārējā laukā. Un, protams, ka jums tur ir arī klāt, tā kā jūs šeit spēlējat, ir saistīts iekšējais ekrāns ar ārējo ekrānu, tā kā divi filtri, kas uzguļās viens otram virsū. Jūs esat ierauti lūk šādā te pasaulē. Un sevi asociējat ar to visu. Jūs esat šis ķermenis, tur ir visas jūsu domas sajūtas uz iekšējā ekrāna, mentālā, un ārējie notikumi. Un sevi personificēt, asociēt ar šo fizisko ķermenīti, nevis ar šo, kas to visu projicē. Un, lūk, pirmais atbrīvošanās etaps ir tad, kad jūs saprotat, ka jūs esat šis, apziņa, kas to visu var projicēt, kas principā to visu arī rada. Jo, ja jums izslēgtu šito, kad jūs aizmiegat, jūs aiztaisat acis, ciet jums taču šitā visā ārējā pasaule, viņa pazūd. Viņas vairs nav. Principā šitā pasaule arī pazūd, parādās tikai kaut kāds elements, no kuras tu tur visu veidojās, tu, teiksim, būvējās tur atkal realitāte, jums ir atkal cits ķermenis, jūs kaut ko tur piedzīvot, kāda sižeta, viss kaut kas tam līdzīgs. Un kāpēc jums rāda šādu video? Jo jums ir jāsaprot, ka jūs neesat ne šis ķermenis, jūs neesat ne tās domas, no vienas puses neesat, bet esat lūk šī apziņa, uzmanība, kas to visu projicē, rada. Tas, ja jūs šo noķersiet un spēsiet tajā apzināšanās procesā, jūs caur prātu to varat noteikt, to sajūtu, ka jūs tas esat, jums pazudīs daudz problēmas. Viss kaut kas jūs traucēšas, viss, kas ārā notiek, jūs sapratīsiet, ka tas ir tikai tas, ko jūs projicējat, ko jūs radat. Kaut kāds iekšējās domas sajūtas, jūs sapratīsiet to, ka tas arī tikai tas, ko jūs projicējat, radiet. Ja? Bet no vienas puses var teikt, ka tie jūs neesat, jūs esat šī apziņa, kur jau te ir aizmuļāta. Bet no otras puses, viss šis esat jūs. Līdz ar to, pieņemsim, ir garīgās skolas dažādas, kur, teiksim, apstājās uz tākām. Viņi pasaka, ka vajag noteikt šo stāvokli, viņi atrasties bez domas stāvoklis, klātsamība, novērošana, ka tas viss, ko jūs varat redzēt, tas neesat jūs, es arī starp citu tā esmu teicis. Bet kā tas neesat jūs, ja tas ir tas, ko jūs projicējat, tā ir jūsu esība, jūsu būtība, jūsu filmas kadri, jo jūs esat gaisma, kas viņus apspīd. Ja nebūtu jūsu šos sākotnējās gaismas, šīs apziņas, šīs uzmanības, kas jums ir, jūs to vienkārši nevarētu piedzīvot. Nevarētu skatīties tādu filmu. Tāpēc ir tā, ka no vienas puses it kā tas viss neesat jūs, bet no otras puses tieši tas viss arī esat jūs. Lūk, šāds fundamentāla būtība. Saprotot to, ka tas viss esat jūs, gan šie visi fiziskais viss plāns, ko jūs redzat, ko jūs projicējat, gan arī visi jūsu mentālais iekšējais plāns, visas jūsu domas, sāpes, sajūtas, sapņi arī esat jūs. Var sākties darbs pirmām kārtām ar šo iekšējo, jo tas ir tas, ko jūs varat mainīt. Šis ārējais veidojās principā no tā, kas ir šajā iekšējā. Nevis tādā burtiskā nozīmē, ka tur, teiksim, kāda situācija sižeta pamainās, bet no tā, kādas jums ir domas, kādas jums ir tēli galvā, kādas jums ir sajūtas, atkarīgs no tā, cik jūs varēsiet izbaudīt, piedzīvot un radīt bildes šajā ārējā plānā, ārējā pasaulē. Un tāpēc, pieņemsim ar to, tas ir tad, kad tu sapracies, ka tu esi šis, ka tu esi šī apziņa, kas projicē novēro, tu apzināti saproti, ka tu vari mainīt, jeb transformēt šos elementus, kas ir uz šī ekrāna. Tas ir darbs ar psihi, darbs ar zemapziņu, darbs ar sajūtām, kaut kāda disciplīnas tā tālāk. Ja? Un tas ietekmē loģiski tas, kas pēc tam tiek piedzīvots šajā pasaulē. Vai arī tu atrodies tajā apziņā, ka tu to visu esi tas, kas to visu novēro, un tev nav konflikta ne ar šo, ne ar šo. Tu vienkārši vari sākt baudīt momentus, dzīves, situācijas. Un tas vēl ir viena cita lietiņa, jo, teiksim, mēs esam apziņa. Principā tas ir, kad runa iet par Dievu, Dieva pasauli. Lūk,
Dieva pasaule. Un jūs, kā šī Dieva daļiņa, tā, kas viņu apgaismo, izgaismo, jeb rada. Un tas ir tas, kur tiek stāstīts, ka mūsos ir šis dievišķais potenciāls, jeb Dieva līdzībā. Dievišķai, jā, kaut kāds spēks. Lūk, mēs visu, ko mēs varam piedzīvot, ko mēs jūtam, ko mēs redzam, ko mēs domājam, ko mēs redzam arī ārējā pasaulē. Patīk, nepatīk, pilnīgi vienalga. Mēs esam tas, kas to apspīd ar savu. Un, protams, mums fiziskajam ķermenim ir dažādi šie uztveres orgāni, jā, caur kuriem mēs to visu uztveram. Tie, kas mums rada traucēkli, to, ka mēs aizmirstam, ka mēs esam šis. Kāpēc viņš mums pazudis? Mēs esam šis, un uzmanība pārvirzās no šī, kas mēs esam patiesībā, uz mūsu ķermeni, a ķermenis jau ir no šitienes. Un tas, ka mēs esam aizmirsuši, ka mēs esam šis, rada visas ciešanas un pārdzīvojumu, jo mēs vairs neliekam likumsakarības ar to, ka viss tas, ko mēs piedzīvojam, tas ir esam mēs. Un turien sākās visas problēmas cilvēkiem. Viņš ir analoģija, mēs spēlējam datorspēli. Lūk, mēs esam tie, kas spēlē datorspēli. Ieslēguši visu uz ekrāna parādās, pirmais ekrāns parādās. Visi tie tur pikseļi, tur signāli vēl kaut kas, jā, tur sižetiskā aina. Un tālāk notiek šīs, mēs esam iekšā spēlēm. Te kaut kāds personāžs, viņš skrēdi, kaut ko dara. Ja mēs 100% esam tajā personāžiņā, esam aizmirsuši, ka mēs esam tas, kurš sēž pie datora un ieslēdz viņu, tad mēs, viss, kas ar personāžiņu notiek, tā ir mūsu pasaule, mēs no tā ciešam, jo mēs to vairs nenosakam. Tas ir spēles, sižetiskās ietveros, viss notiek. Un, lai atgrieztos atpakaļ pie kaut kāda spēka savējā, jā, ir jāsaprot, kas mēs esam. Tad, kad mēs apzināmies, patiešām izjūtam to, tad sākam uztvert to visu, ka tie esam mēs, jo mēs to redzam ar savām acīm, savām ausīm. Jā, pēc šitā principa tas ir tas, ko mēs projicējam kā šī apziņa. Nākamais līmenis loģiski ir tas, kas man atklājas, ko es tagad eju uz viņu, ir, ka šeit ir lielā apziņa, dievišķais, jā, visaptvarošais. Tas ir tas, kas vispār dod mums impulsu. Ir variants, ka mēs varam caur šejienu sākt uztvert. Es vēl nezinu, kas tad atverās, kā pasaule tiek redzēta un izjusta, ka tu esi šeit. Bet šeit arī var atnākt. Uz šejienu var atnākt. Tas ir principā tas, ka tu esi saplūdis ar dievišķo visaptvarošo. Tad tu jau caur šejienu projicē, tu redz arī sevi, jo šis nekur nepazūd. Tu vienkārši esi caur šejieni, redz arī šo, redzi šo, visu redzi, visu jūti, visu zini, visu vari paredzēt, viss ir tavos spēkos, jā? Tā kā kļuvis tāds tā kā dievišķā būtne. Lūk, tāds ķēpājums beigās man sanāca. Bet tas ir tas fundamentālais, ko es gribēju jums nodot. Kas jūs esat, kas mēs visi esam. Ceru, ka kaut kas sanāca izprast tāds īsais video. Būs vēl viens. Balstoties jau uz šī, pastāstīšu vēl vienu lietiņu. Un pēc tam visdrīzāk, kad man būs jau tādi piezemētāki video par saistībā ar šo mentālo plānu un to, kā tas ietekmē fizisko plānu. Es runāšu pārsvarā par šo. Es arī par šito neatkārtošos. Man ir daudz video, kas ir stāstīts par sajūtām, par uztveri, ka tu no šejienes skaties, jo esi uz šajā. Esmu jau ļoti sen, principā diezgan sen, no 19. gada. Un tad man viss, teiksim, ar šo schematiski, tikai tagad atvērās, kā es jums varu nodot to detalizētāk, kā es skatos uz lietām, jo es atrodos šeit, kas ir ķermenī. Uzmanība fiksē gan šo, līdz ar to es redzu, kas cilvēkiem darās šajā, kā tas saistīts ar šo, vai kā tas savā starpā miedarbojās. Jā, un es esmu ar savu tagad prakses veicu, lai nonāktu uz šeit. Man ir interesanti, kas tur pavarās. Lūk tā, tāds video. Vēl, ko es vēl gribētu pateikt, YouTube'ā un Facebookā man būs tādi piezemētāki video, jo es vienreiz izstāstīju, viss ir skaidrs, plus mīnus tam, kam interesē.
Bet pa lielam cilvēki vārās mentālajā plānā, materiālajā pasaulē, un es tad vairāk par to visu stāstīšu dažādi savus jaunos video. Bet tāda savādāka informācija Telegram kanālā es tur arī dalos ar visu kaut ko interesantu. Nebija tik aktīvi, tagad iespējams būs interesantāk, aktīvāk, tāpēc tiem, kam interesē, pierakstieties Telegram kanālam. Tur būs šāda tipa tāda dziļāka informācija. Facebookā, YouTube'ā būs tāda piezemētāka virspusējāka informācija, kas paredzēta visiem. Lūk tā, ar jums bija es, Alants, un visiem čau. Tiekamies manos nākamais video. Lai jums viss ir labi.